Kāda loma dejai varētu būt Latvijas kultūras dzīvē? Un vai pavisam drīz pienāks tāds mirklis, kad uz deju izrādēm mēs pirksim biļetes tāpat kā iegādājamies ieejas kartes uz teātri, operu vai kino? To rādīs laiks, bet deju grupa Dzirnas ir devusi starta šāvienu. Ir trešdienas vakars un nelielo deju grupas Dzirnas studiju piepildījuši šī mākslas žanra mīļotāji. Šoreiz, lai vērotu Dzirnām neierasti mazu, bet profesionālu sastāvu, deju izrādē O Fortuna. Pieredzējuši un pavisam jauni dzirnu dejotāji un kultūras akadēmijas absolventi Kārla Orfa kantātes Karmīna Burāna pavadībā izdejoja cilvēciskās kaislības un nerimstošo gribas spēku, kas pēc dziļākā kritiena liek atkal traukties jaunu virsotņu iekarojumos. Izrādes horeogrāfa un dzirnu dvēseles Agra Daņļeviča iecer ir katra mēneša pēdējā trešdienas vakarā savu studiju pārvērst par radošu laboratoriju jaunajiem horeogrāfiem, režisoriem, teātra māksliniekiem. Savukārt skatītājiem tā būtu iespēja regulāri sekot jaunākajām norisēm deju pasaulē, uzzināt, izprast un izvēlēties sev tīkamāko dejas valodas formu. Iespējams ir viss. Un tas ir vienkārši atkarīgs no kaut kādas varbūt tās apstākļu sakritības, neatlaidības un kaut kādas lielas vēlēšanās. Un tas jau būtu, protams, tas būtu ārkārtīgi skaisti un eleganti, ja mēs te varētu pulcināt katru vakaru vai, teiksim, 5 reizes nedēļā varētu pulcināt dejot mīlētājus. Ne tikai vienkārši cilvēks, kuri ir gatavi vakarā nesēdēt pie televizora, bet iziet no mājas un baudīt kaut ko jauku. It is not just exhibition, it's not just moving dibens, how you say, or lifting up leg. Tā nav tikai izrādīšanās, kā jūs mēdzat teikt, tikai dibena grozīšana vai kājas pacelšana. Tā ir ķermeņa valoda. Dejošana dod emocijas un tās ir saprotams visiem. Par dejas spēju aizraut cilvēkus pārliecināts ir otrs izrādes horeogrāfs un nu jau ilgadīgs dzirnu pasniedzējs Markus. Viņam Latvija, arī nu jau pēc 4 pavadītiem gadiem, joprojām šķiet iedvesmas avots pēc Itālijas nomācošās realitātes, kur dejotāji ir tik daudz, ka par izdzīvošanu nemitīgi jācīnās visdažādākajiem līdzekļiem. Latvijā arī ir daudz dejotāju, varbūt mazāk vietu, kur to darīt, lai gan arī tā līdz galam nav taisnība, jo katrajā mazajā ciemā ir kultūras nams un skatuve. Iespējas ir, bet tās jāprot menedžēt. Te ir citāda mentalitāte. Te attiecībās starp dejotājiem un kompānijām neviens neiet pāri līķiem, kā Itālijā, un man tas patīk. Pašdarbības kolektīvu vadītāju izglītība un jauno dejotāju izglītība esot primārās lietas, kas jāsakārto arī Latvijā. Viennozīmīgi ir problēmas arī ar izglītību, jo, piemēram, laika posmā no 9. līdz 12. klasē, kad principā tas ir periods, kad vajadzētu rasties māksliniekam, ja? Kad jau viņš kaut ko var un ka viņš sāk sevi tā kārtīgi apzināties, tad šī periodā Latvijā nav kur iegūt izglītību. Lai gan Latvijā tikai ir dejošana vēl kādu laiciņu īstikt vien nevarēšot, pašiem dejotājiem iespēja paveikt to regulāri atrādīt skatītājiem ir sākums ceļā uz profesionalitāti. Jaunas lietas projekti, tas ir ļoti labi, bet stabilitāte, man liekas, ar laiku tas ir nepieciešams jebkuram cilvēkam un arī māksliniekam. Un patiesībā mums jau notiek tās deju performances visapkārt, tikai, diemžēl, tā reklāma nav pietiekama. Atliek vien cerēt, ka dzirnām izdosies ikreiz pulcēt tik daudz ieinteresētu skatītāju, un jau pēc pāris gadiem blakus teātra, kino un operas apmeklējumiem tikpat ierasti dosimies arī uz deju izrādēm.